Un es lūdzu, lai tur vienmēr paliktu. Un kad tēva mājās reiz es nokļuvu. Vakar mani sauc Uvis. Man pieder Latvijas rekords. Kuri no jums jebkad mūžā ir atcerušies mīlestībā? Paceliet roku. Neviens kāds ir izjūts, varbūt jūs varat pateikt tiem, kur to nav darījuši. Draboši ceļi, satraukums. Sagatavojuši, kurš no jums kādreiz bērnībā ir izdarījis kāds blēņš? Forši. Kurš no jums ir atzinies, ka viņš ir bijis vainīgs? Un kādas tad ir izjūtas? Draboši ceļi. Es atzīšos, ka es vienu vakaru biju dušā, izkāpu no duškabīnes un slaukos, un es ievēroju, ka tur stāv tur tāds palaktiņš, kur viss kaut kas stāv, tur zobirstas un viss kaut kas, un tur stāv tie vaci kociņi, ziniet, ko tīrīt ausis un tā. Un es tā skatos, un es sāku smieties. Es domāju, pats, cik būtu muļķīgi, ja es nomazgājos, izkāpu no dušas un mēģinātu ar vacu kociņu noslaucīties. Nedomājieties, tas stulbi, vai ne? Tā vietā, lai paņemtu vielu, vienkārši noslaucītos. Divas brīvprātīgos, kas nāks un pastāstīs lielāko bērnības palaipnību. Mamma nebija mājās, un mans brāčs kaut tad mēs iedomājām spēlēt paslēdzes. Un mums bija tāda skaista sekcija. No tiem stikla durtiņām man ielīda skapī, lai noslēgtos. Un brāčs nāk istabā un skatas. Tūlāk! Ar stikla durtiņām, nu tā, ka es ārā netieku. Un otrā pusē ir finieris, jā. Man galva ārā pa finieri. Brāčs ar zāģi nāca zāģēt. Es, kad biju mazāks, mēs katru vasaru kā beidzās skola, uzreiz gājām teltību, lai tur visādi plēņas darīt. Kad mēs nopirkām molas iepriekšējā vakarā, un, kā vasarā ir silts un cilvēki tur logus atvērtus. Nu jā. Elīna pastāstīs, viņa atzīsies vienā savā blendarbā. Kā Kostai savu labāko draudzeni pie mājām, metējām akmeņus pret cienu, un mēs izstāvām viņam. Wow. Un jūs pēc tam gājat atvainoties? Nē. Aizmukāt arī? Nē. Noķēra? Kas bija pēc tam? Pēc tam vecāki maksāja par logu. Kaimiņam jāuz, ka tas nav īrējuši darbs, taku dārzi. Viņš pēc tam iedod taku zemē, aizgāja uz mājām, savus sievu nosauca plecos nost. Ar kaimiņu vienu paņēmām vienam šķūnim nomārdījām sienu. Un? Kas šķūts saurgu beigās. Es mācījos muzikas skolā un spēlēju violnieku ansamblī. Un mums bija sarunāts parastajā skolā koncerts, bet vajadzēja tur mums violas skolotāji uzdeva uzdevumu 2 meitenēm. Aiziet skolā sarunāt mēģinājumu laiku, kad viens skolotājs. Ansambļa stunda mums tagad jāiet pa trepēm uz 2. stāvu. Un es tagad satieku to meiteni trepēs, un es viņai prasu, vai viņi to izdarīs. Viņa, protams, pasaka nē. Mēs kopā sacerējām melus, kad tā skolotāja nav bijis skolā. Un tajā brīdī es paskatījos uz augšu, un augšā stāv man violas skolotāja, un vienkārši dzird to sarunu. Rezultāts bija tāds, ka mūzikas skolas dienas grāmatā bija ieraksts melo un māca citiem melot. I've never had to hide those type of things from my parents. I have never had to hide those type of things from my parents. I just sucked it up and said, I did this. And they're like, Marnie, why? I don't know. It just happened. And that's it. Over. Sure. Thank you. Jūlija. Ņem man uzsēs un izlīst tā krozīt pa galdu. Un es ņem nākušo, paliek uz kādu. Tad eju prom, domāju, labi, atsākšu uzmet vieli, sasūtās, labi, neko. Es tam ņemu kaut ko ar akamu un izlīst viss ārā. Tagad uz grīdas arī. Un tad es, atstāju uz grīdas, tikai novācu galdu. Kādam citam tas jāsavāc. Ok, Reini. Viens bija mēs bez atļaujas savu brālēnu, aizbraucām no Pārdaugavas līdz Maskačkai, pie omāmas. Cik gadi jums bija? 9, 10, jo viņi bija ļoti dusmīgi, ka mēs tā bez atļaujas esam to izdarījuši. Čakal vēl viņa blēņu sēsties. Ķipa blēņu kari, jā? Jā. Tu špikoji? Nē.
Tā no atzīšanās. Kristīna, Agneta, Ingūna, Alisa, viena tētim ar stikla podu. Tas bija tāpēc, ka viņš man iedeva tās sprakšķošās konfektes, zin kā iebāž mutē un tad sprakšķo. Kas notika ar tēti? Dzīves. Es jau zinu vienu, es pat 3 zinu, man liekas. Mēs ar brāli bērnībā izsitām logu un klusējām par to. Mans brālis uzņēmās vainas pieļot jau. Bet man bija viens tāds niķis padomu laikos, protams, ka zeķepikas bija deficīts. Bet tad, kad viņas saplīst, tad man patika viņas vēl ar šķērēm tā sagriezt tā kārtīgi, nu, lai jaunas būtu. Agneta, Un bija tā, ka es vecāmātei nopirku spilvenu drāgu. Man gribējās batikot ar krāsām uz audumu, laisinot. Spilvenu drānu vienkārši apgleznoja ar košām. 3 brāļi, tas daudz ko izsaka, pat visi stūbi. Mēs ar brāli sadarījām, kurš ātrāk apsties apkārt, pieņemsim baznīcā, ja? Katrs, sev pretī. Kādu domā, kur mēs satikāmies? Nē, uz stūri. Tākākais ir tas, ka mans brālis vēl projām to neatcerās. Tāpēc mēs jūs aicinām jau atnākt šeit 6, kas var, jo mēs visi sasmērēsim maizītes, sataisīsim tēju kopā, atnāksim 7 uz metro, un pēc metro būs tāds īpašs, un pēc metro mēs visi iesim uz kurien? Uz Vecrīgu, uz Novembru, uz Krastmalu.